Labrīt, mīļā Kristus draudze. Tas kungs ir varens un visu spēcīgs. Un nav neviena, kas spētu viņam līdzināties, viņam pienākās viss gods un viss slavu. Lai ir godināts un slavēts mūsu Dievs, mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, lai patiešām mēs esam viņa bērni un mēs varam viņu pagodināt. Un šodien es gribu lasīt rakstu vietu no Jāņa evaņģēlija no 17. nodaļas, 21. panta. Lai visi ir viens. Itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos. Lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem. Lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka tu mani esi sūtījis. Un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis. Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis. Lai viņi redzētu manu skaidrību, ko tu man esi devis, tāpēc, ka tu mani esi mīlējis pirms pasaule bija radīta. Un man šis Jēzus lūkšanas fragments, viņš vienmēr uzrunā tā īpaši, jo tur Jēzus saka, es gribu. Un kad es iedomājos, kad Dievs, kur vara ir neierobežot, spēks ir neaptverams, viņam ir visa vara. Un viņš saka, es gribu. Viņš grib, lai viņš saka, kur esmu es, lai arī tie ir pie manis. Viņš varētu to izdarīt ar spēku, ar varu, bet tas nav iespējams. Ir vajadzīgs, ka mēs labprātīgi iemīlētu viņu un būtu tur, kur viņš ir. Un tāpēc Jēzus saka, es gribu. Viņš lūdz par mums. Lai visi tie, ko Tēvs viņam ir devis, lai viņi būtu ar viņu. Un šodien es gribu runāt par vienotību. Tā ir ļoti svarīga. Un patiesībā jau 1. Mūzes grāmatā, kur ir rakstīts par cilvēka grēkā krišanu, mēs uz to varam skatīties arī kā Dieva un cilvēka vienotības iznīcināšanu. Viņi vairs nevarēja būt kopā. Grēks viņus bija atšķīris un šķīris. Un grēks atšķir Dievu no cilvēka. Grēks atšķir cilvēku no cilvēka. Un Jēzus grib, tas, ko viņš arī lūdz šajā lūkšanā, viņš grib atjaunot šo savienību. Viņš grib atjaunot šo vienotību. Viņš saka, tur, kur esmu es, lai viņi arī tur ir. Viņš grib atjaunot Dieva un cilvēku sadraudzību. Un pretstats vienotībai tā ir šķelšanās. Un kādā citā vietā Jēzus, viņš saka Lūkas evaņģēlijā 11. nodaļā, 17. pāns, viņš saka, viņš tur runā ar farizejiem, bet viņš nopratis viņu domas sacīja. Ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā un tur nams uz namu grūst. Tātad tur, kur nav vienotības, tā valsts, viņa sabrūk. Un tas attiecās arī uz debesu valstību. Ja debesu valstībā būs iekšā šķelšanās, tad tā vairs nevarēs pastāvēt. Un tāpēc Jēzus lūdz par vienotību savas draudzes vidū. Vienotība vai šķelšanās, kas ir vienotības it kā pretējā puse, attiecās uz jebkādu cilvēku daudzumu. Kā mēs zinām, kādos jautājumos nav vienprātības starp lielām kristīgām konfesijām, kurās var būt miljoniem cilvēku. Un viņas nevar būt vienotas kādu lietu dēļ. Nevienprātība var būt arī vienas konfesijas iekšienē. Un arī tur var rasties šķelšanās, un no vēstures mēs zinām, kā tas notiek. Un sašķelties var pat neliela draudze. Veidojās kaut kādas iekšējas domstarpības un viss.
un cilvēki iet ielai pāri otrā pusē, un viņi vairs nevar kopīgi Dievu lūgt. Viņi nevar kopīgi Dievu slavēt. Un reizēm pat divi cilvēki šķirās, jo viņi nevar būt vienprātībā. Un cilvēku skaitam nav nozīmes. Un vienotība ar Jēzu ir iespējama arī neatkarīgi no cilvēku daudzuma. Un tā ir, es lasīšu tādu rakstu vietu no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas no 20. panta, jo kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un tas ir tāds brīnišķīgs apsolījums, ka Dievs vienmēr ir gatavs savienoties. Viņš saka, tur, kur jūs esat manā vārdā, es pievienošos. Es būšu jūsu vidū. Ja jūs būsiet 2, ja jūs būsiet 3, ja jūs būsiet 30 vai 3000 vai 3 miljoni, ja jūs būsiet vienoti manā vārdā, es būšu ar jums. Dievs būs klātesošs pat 2 cilvēkiem, ja viņi pulcēsies Jēzus vārdā. Ja vien šie cilvēki ir vienojušies pildīt Dieva Tēva gribu, tad Jēzus ir ar viņiem. Jo mēs atceramies, ka Jēzus vienmēr viņš teica, es esmu nācis piepildīt Tēva gribu. To, ko es redzu, ko viņš dara, to es daru. Ko viņš man saka, to es saku. Un tā arī draudze pilda Dieva Tēva gribu. Un tikpat, cik postoša ir šķelšanās, tikpat svētīga ir vienotība. Un pēc šīs lūkšanas vārdiem Jāņa evaņģēlijā, ko mēs lasījām 17. nodaļā, mēs varam secināt, ka starp trīsvienīgā Dieva personām ir vienotība. Jo viņš par to tur runā. Un es ticu, ka tā tiešām ir nesatricināma vienotība. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc Dieva valstība ir mūžīga. Jo šī vienotība ir tik stabila un tik pamatīga, ka nav nekādas šķelšanās viņu vidū. Un pagājušā svētdienā es runāju par to, ka trīsvienīgā Dieva starpā, starp Tēvu un Dēlu un starp Svēto garu, ka starp viņiem ir attiecības. Un šodien mēs varam runāt arī par to, ka viņu starpā ir pilnīga vienotība. Un tā ir īpaša un tā ir laba. Un Jēzus par to lūdzu, viņš grib, lai arī mēs, cilvēki, būtu piederīgi šai vienotībai. Lai tāpat kā mēs, kā es, Tēvs, tu esi manī un es esmu tevī, tā lai arī viņi ir manī. Un Jēzus to grib. Un domājot par draudzes vienotību, lai mēs to labāk saprast, es gribu, lai mēs padomājam, kā izpaužās vienotība cilvēkā. Cilvēka paša vienotība, pats ar sevi. Un tikai tāpēc tas ir iespējams, jo cilvēks sastāv no daudziem locekļiem. Un tad, kad cilvēks kaut ko nolemj darīt, tad viņš var to kaut ko izdarīt. Jo šie viņa locekļi ir vienoti. Un tajā ir iesaistīti dažādi orgāni. Tie darbojas vienoti un saskaņoti. Un iedomājieties, ka tu gribi uztaisīt kruzīti karstas tējas. Un tev uzreiz jau kājas, jau locās, viņas jau nes tev uz virtuvi, darbojās tavs prāts un zina, ka tev vajag karstu ūdeni, ka tev vajag krūzīti paņemt, ka tev vajag kaut kur tēju, vajag galva grozās, acis skatās, meklē, kur kas atrodās. Un darbojās visas tavas maņas un dzirde un tausta. Tu dzirdi, ka ūdens jau vārās, ka tūliņ būs jāiet liet uz tējas šis ūdens. Un viss ļoti saskaņot līdzdarbojās. Un ja mēs to dziļāk pētītu, mēs saprastu, ka principā viss organisms nodrošina, lai es varētu uzvārīt tēju. Un tā ir šī ķermeņa vienotība, ka viss darbojas saskaņot. Un tāpēc mēs varam teikt, ka mans ķermenis ir vienots. Ja tas tā nav, ja tev tava paša rokas vai kājas vai citas ķermeņa daļas neklausa, tā ir problēma.
Ir vajadzīga medicīniska palīdzība. Bet kāpēc mans ķermenis ir vienots? Kas ir tas vienojošais faktors? Tā ir galva. Visas ķermeņa daļas, katra atsevišķi ir savienotas ar vienu un to pašu galvu. Un ja es saprotu, ka šī vienotība ir nevis tāpēc, ka šīs ķermeņa daļas ir fiziski blakus, ka vienas plaukstas pirksti ir viens otram blakus, ne tāpēc viņi ir vienoti. Bet viņi ir vienoti tāpēc, ka viņš katrs atsevišķi ir savienots ar galvu. Un mēs nevaram teikt, ka šie pirksti ir vienotāki savā starpā nekā otras rokas pirksti, kur varbūt ir 1,5 metra attālumā. Mēs zinām, ka viņi ir vienoti, ka viņi var kaut ko darīt. Viņi ir pilnīgi vienoti. Tikai tāpēc, ka viņi ir savienoti ar galvu. Nevis tāpēc, ka viņi ir tuvu blakus viens otram. Un ja mēs lasām Kolosiešiem 2. nodaļā, 18. pants, un tālāk lasīšu otro daļu. Tāds bez pamata kļūst iedomīgs savā miesas prātā. Kontekstā tur iet runa par cilvēkiem, kuriem ir pašizdomāta kalpošana, dievkalpošana. Un tātad tāds bez pamata kļūst iedomīgs savā miesas prātā un neturas pie galvas, no kuras ar saišu un dzīslu palīdzību visa miesa tiek vienota un kopā saturēta un aug Dieva augumā. Tātad tāds ir cilvēks, kurš neturās pie galvas. Un mēs redzam šo principu, ka katram ir jāturās pie galvas. Viņš ar dažādu saišu un dzīslu palīdzību, mēs zinām ar nerviem un vispār, viņš ir savienots ar galvu. Un tādā veidā miesa tiek vienota, viņa tiek kopā saturēta un tā aug. Un tātad šī rakstu vieta atklāja to pašu principu, ko mēs runājām par tēzi pagatavošanu. Un nākošā rakstu vieta atklās, un tā, protams, nav vienīgā, kas tad ir tā galva, ar kuru mums vajadzētu būt savienotiem kā kristiešiem. Un tas ir rakstīts Efesiešiem 5. nodaļa, 23. pāns. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Un šeit mēs redzam, ka Jēzus ir draudzes galva. Un varbūt, ja mūsu ķermeņa daļas varētu runāt un izteikt savu viedokli, iespējams, ka tiešām kāja teiktu, ka man tev nevajag auss vai acis, ka man tev vai kaut kā tam līdzīgi, vai roka teiktu, man nevajag to aci, jo roka neko nezina par spēju dzirdēt vai par spēju redzēt. Viņa to nezina un nesaprot pati par sevi. Un savukārt acis neko nezina par muskuļiem, ko nozīmē nest, ko nozīmē kaut ko satvērt. Viņai tas ir kaut kas svešs. Pati par sevi viņa to nezina. Un arī to, ko mēs nesaprotam, mēs to nespējam novērtēt, un mēs bieži vien to esam gatavi atmest kā nevajadzīgu. Jo mēs neizprotam, kam viņš ir vajadzīgs, kam tā lieta ir vajadzīga. Ja vajag, tad ņem, man to nevajag. Patiesībā vajag. Bet kāpēc mūsu ķermenī, mūsu ausis un rokas darbojās tik saskaņot un ir par svētību viens otram? Tikai tāpēc, ka viņas katra viena ir savienota ar saitēm un dzīslām ar galvu. Un tikai vienīgi iemesla dēļ auss un rokas ir vienotas ar galvu. Tikai tāpēc tās ir noderīgas, tās ir vajadzīgas. Un ar nosacījumu, ka viņas ir šai galvai paklausīgas. Un tas ir šis vienojošais faktors. Tikai tāpēc mēs viens otram
varam būt par svētību. Un tieši tāpat arī ir draudzē. Mēs esam tik dažādi. Gan pēc dzimuma, gan pēc vecuma, gan pēc izglītības, gan pēc sociālā stāvokļa, gan pēc izskatu, gan pēc tautības, gan pēc raksturiem un vēl visādām lietām. Un liekas, kas mūs saista? Mēs varam varbūt tur daži cilvēkiem būt par vienu lietu, tur, ko būt kopā, citiem par vēl kaut ko, bet viss mūs, kas mūs saista? Mēs esam tik atšķirīgi. Un tas ir Jēzus Kristus. Mūsu galva. Tas ir tas, kurš mūs vieno. Tas ir tas, kādēļ mēs esam šeit. Tas ir tas, kādēļ mēs esam draudze. Un šī iemesla dēļ var būt vienoti pilnīgi visi cilvēki. Lai kādi viņi arī nebūtu. Jo tas mūsu kungs un radītājs, viņš vieno pilnīgi visus cilvēkus. Tajā mēs esam vienādi. Ka viņš ir Dievs, mūsu kungs un radītājs. Atzīstam mēs to, vai mēs neatzīstam, bet tas ir visu cilvēku vienojošais faktors. Un lai gan mums ir šis vislabākais un vispilnīgākais mūsu kungs un Dievs un mūsu radītājs, kas mūs vieno, tas diemžēl nevienmēr garantē, ka mēs esam vienoti savā starpā. Jo tas ir atkarīgs no mums. Un acīm redzot, to zinādams, Jēzus lūdza par savas draudzes vienotību. Un mēs jau lasam jau pašās pirmajās draudzēs, ko Pāvils gāja un dibināja, jau tur notika šķelšanās. Un Pāvilam nācās cīnīties par šo draudžu vienotību. Un ja mēs lasām 1. korintiešiem 1. nodaļa no 10. panta, bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā. Jo man par jums, brāļi, ir pienākušas ziņas no Chlojas nama ļaudīm, ka jūsu starpā ir ķildes. Es gribu teikt to, ka pie jums visur dzird runājam. Viens saka, es turos pie Pāvila, es pie Apolla, trešais pie Kēfas, bet ceturtais es pie Kristus. Un lai gan runa vēl, kā es domāju un saprotu, vēl neiet runa par maldu mācībām. Jo tad Pāvils runā savādāk. Jo Pāvils brīdina. Viņš vēl brīdina. Lai jūsu vidū necelto šīs šķelšanās, lai tā neauga augumā. Es saprotu, ka gan tie, kas turās pie Apolla, gan tie, kas pie Kēfas, viņi ir kristieši. Tomēr viņu vidū sākās šīs šķelšanās. Un visticamāk kaut kādos otršķirīgos jautājumos parādās cilvēciskā gudrība, par kuru tur Pāvils pirmajās nodaļās runā gari un plaši. Viņu vienprātība, sekojot kādiem skolotājiem, sāk zust. Un pilnīgi noteikti šī turēšanās pie kāda konkrēta cilvēka ir saistīta ar to, ka šis mans izvēlētais cilvēks ir labāks. Kaut kādā ziņā. Es turos pie Apolla, jo man liekas, ka Apolls māca labāk. Viņš māca kaut ko skaidrāk nekā Kēfa, un tāpēc es sevi piesaistu pie šī Apolla. Savukārt tie, kur turās pie Kēfas vai Pētera, viņi domā, ka Pēters ir labāks. Jo nav cita iemesla, kāpēc man pie turēties, ja es neuzskatu, ka viņš ir labāks. Un vienotība draudzē sāk irt, un Pāvils par to ir satraukts. Un arī mūsdienās tas nav nekas svešs, mēs sastopamies ar to, un ko mums darīt? Vienotība ir nepieciešama. Vai mēs varam cerēt, ka pienāks vienkārši tāds laiks, kad visi kristieši ne no šā, ne no tā pilnīgā vienprātībā kopā dziedās dziesmas un kalpos Dievam? Es domāju, laikā šeit uz zemes pirms Kristus otras atnākšanas. Jo debesīs, es domāju, tur būs pilnīga vienprātība. Bet šeit uz zemes tagad.
Visticamāk, ka nē. Varbūt tagad ir tādi grūti laiki un tādi sarežģīti, kad ir šie iemesli, kāpēc cilvēks šķeļās un beigsies šie kari, pāries šīs sarežģītās situācijas, pāries šie, kas neļauj kristiešiem būt vienprātībā. Un tad tas notiks, tad mēs būsim vienprātīgi. Bet tas nenotiks. Jo grūtības un sarežģītas situācijas, tās nekad nebeigsies. Tās mainīsies. Jo šodienas izaicinājumi kristiešiem ir atšķirās no 1. gadsimta, no 2. gadsimta, no 4. vai 10. vai 15. gadsimta kristiešiem. Šīs grūtības, šīs problēmas savos veidos un izpausmēs un vēl kaut kā, viņi atšķirās. Bet tie ir vienmēr. Un tāpēc mums ir jāpieņem šodienas izaicinājumi. Un jārīkojas saskaņā ar Dieva gribu katram vienam šodien. Nav nozīmes un nav pareizi nogaidīt, kad būs piemērotāks laiks, kad es sākšu iet uz baznīcu. Pienāks piemērotāks laiks, kad es sākšu ticēt Dievam. Nepienāks. Tev ir jādara tas šodien. Pārvarot tās grūtības, kādas tev ir šodien. Un tieši tagad, tādā situācijā, kā es esmu, lai kāda tā situācija man arī nebūtu, lai kādas šīs grūtības manā dzīvē, vai tās ir personīgi, vai tās ir varbūt valsts mēroga, vai vēl kādas, ir jādzīvo pēc iespējas tuvāk un tuvojoties Dievam. Un visās lietās, cik vien tas ir iespējams, pastāvēt patiesībā. Saglabāt mīlestību. Un tādā veidā celt un veidot šo vienotību. Kā panākt lielāku vienotību? Draudzē, starp draudzēm, starp konfesijām, starp cilvēkiem. Jo mūsu attiecības būs tuvākas un stiprākas ar Dievu. Jo mēs būsim tuvāki viens otram. Atceramies, ka vienas rokas pirksti. Viņi nav tuvāki, tāpēc, ka viņi ir uz vienas plaukstas. Viņi ir tikpat tuvu vai tikpat tālu ar otras plaukstas pirkstiem. Jo viņi ir savienoti ar galvu. Šī viņu tuvība, šī viņu savienotība, vienotība ir caur to, ka viņi ir savienoti ar vienu galvu. Ar citu cilvēku galvu savienotie pirkstiem nav nekāda sakara. Līdzīgi kā ģimenē, kad vīrs un sieva, jo viņi ir tuvāk Dievam, mēs zinām šo trīs stūri, ja? Jo viņi ir tuvāk Dievam, jo viņi ir tuvāk viens otram. Un šis pats princips darbojas draudzē. Tas pats lielā mērogā un mazā vietējā draudzē un Kristus draudzē kopumā. Jo mēs esam tuvāk Dievam, jo mēs esam tuvāk viens otram. Cilvēciski cilvēki mums var būt mīļi un dārgi, un mēs varam kādiem draudzēties, bet tie ir tikai daži cilvēki. Kādam var būt daudz, 20, 30 tādi īpaši mīļi cilvēki. Parasti tik daudz nemaz nav. Bet vienotība ar Kristu ļauj mums būt tuviem visiem, kas ir tuvu Kristum. Pat ja viņi ir no citas konfesijas, pat ja viņi ir no citas draudzes, ja viņu izpratne kādās lietās ir atšķirīga, jo mēs būsim tuvāki Dievam, jo mēs būsim tuvāki viņiem. Un tas pat attiecās uz viņiem. Arī viņiem ir jākļūst tuvākiem Dievam. Lai vienotība būtu lielāka starp cilvēkiem, mums ir jātuvojas Dievam. Mēs bieži vien mēģinam šo tuvošanos risināt kaut kā cilvēciski. Arī tas ir vajadzīgs un tam ir sava vieta. Bet galvenais veids, kā mēs varam viens otram arī šeit draudzē kļūt tuvāki, tas ir tuvoties Dievam. Un kāpēc ir vajadzīga šī vienotība? Kāpēc tas ir svarīgi? Atceramies līdzību ar tējas gatavošanu. Ja mēs kā draudze nebūsim vienoti,
mēs nekad to tēju nepagatavosim. Ja skatīsies kaut kur citur, tā nemeklēs tēkanu, tā nemeklēs krūzi, un vispārējo, kas nepieciešams, ja kājas mums nenesīs uz virtuvi, bet kaut kur ārā dārzā, un rokas kaut kur vicināsies nesakarīgi. Mēs nekad nepagatavosim tēju. Visam ir jāstrādā saskaņot. Visam ir jāskara vienot. Bet mums, kā draudzē, ir daudz svarīgāk uzdevumi no mūsu draudzes galvas Kristus nekā tējas pagatavošana. Mums ir daudz svarīgāk un daudz nozīmīgāk uzdevumi. Mums ir jābūt vienotiem, lai mēs varētu darīt debes Tēva prātu. Mums ir jābūt vienotiem, lai mēs to varētu paveikt. Lai mēs varētu šo tēju līdzībā pagatavot. Mums ir jābūt vienotiem. Mēs nevaram skriet katrs uz savu pusi, domāt par citām lietām. Un šī vienotība ir panākama tikai vienā veidā, tuvojoties Dievam. Katram individuāli. Jo tuvāk katrs viens būs no mums, būs Dievam, jo tuvāki mēs būsim viens otram. Jo lielāka vienotība būs draudzē, jo tā vairāk spēs paveikt Dieva Tēva uzdevumā. Un jo vairāk tiks pagodināts mūsu kungs un glābējs un pestītājs. Jēzum bija ārkārtīgi svarīgi izpildīt Tēva gribu. Viņš nolika visu savu, ja tā var teikt. Lai gan es teiktu, ka tas arī bija viņa. Un viņa ir vienota, un viņa ir Tēvs un dēls, tas ir viens. Bet viņam bija ārkārtīgi svarīgi izpildīt Dieva Tēva gribu. Un tāpēc šī griba tagad mājo viņa draudzē, jo mēs esam Kristus šeit uz zemes. Draudze ir tā, kura grib pildīt Dieva Tēva gribu. Un ja cilvēki nostāja ir izdarīt kaut kādas rituāls, kaut kādas lietas, kas it kā nodrošina viņu dvēseles glābšanu, un pārējais viņu maz interesē, tad es baidos, vai viņš vispār ir draudzes daļa. Ja viņš izdara šīs lietas un, jūs tur skrieniet, dariet, es esmu savu, ko man vajadzēja, to es esmu dabūjis, kas man bija svarīgi, to es esmu panācis. Tiekties pēc vienotības draudzē, lai pagodinātu Dieva vārdu, tas ir atzimušas sirds stāvoklis. Stāvoklis, kurš tev liks tiekties pēc vēl un vēl lielākas tuvības ar Dievu. Kas nozīmē, arī automātiski nozīmē pēc lielākas tuvības ar draudzi. Mēs varam domāt, cik mēs tuvi viens otram esam. Mums jāsaprot, ka iespējams, ka mēs esam tuvākie cilvēki viens otram. Šeit uz visas pasaules. Iespējams. Un tad šis sirds stāvoklis, kurš tev liks tiekties pēc vēl un vēl lielākas tuvības ar Dievu, tas tev liks arī būt tuvākam ar draudzi. Gan šī šaurākās nozīmē vietējo draudzi, gan arī kopumā lielo universālo Kristus draudzi. Tas nav viegli. Jo, ja es saku cīnieties, ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo vairāk mēs dzīvosim saskaņā ar Dieva gribu un patiesību, jo lielāka būs pretestība. Jo pretiniekam, dvēseli ienaidniekam neinteresē formāli, garīgi miruši kristieši. Un tajā pašā laikā nevienā brīdī šie šaurie vārti, viņi nekļūs plati, viņi nekļūs platāki. Nekur nav atcelta sevis aizliekšana, nekur nav atcelta sava krusta nešana, nekur nav atcelta sekošana Jēzum. Katrā laikā ir savi izaicinājumi, savas grūtības, kuras ir jāpārvar. Vieglāk nepaliks. Un tāpēc ir jāveido vienotība draudzē un starp draudzēm tieši tagad. Un tāpēc jau šodien nepieciešams ir
dziļāk saprast patiesību. Jau šodien ir nepieciešams mācīties mīlēt. Jau šodien ir jābūt lēnprātīgiem un pazemīgiem. Jau šodien ir svarīgi nedot vietu vēlnam manā dzīvē. Jau šodien ir svarīgi nemīlēt pasauli. Jo citādi mēs palaidīsim mums atvēlēto laiku garām. Mūsu laiks ir ierobežots. Ir jāsaprot, ka nevajag meklēt vainīgu ārpusē, nevajag meklēt vainīgo apstākļos, vai gaidīt, ka kāds cits to izdarīs, un tad es tā pielipināšos pie viņa paveiktā darba. Tas tā nestrādā. Tam jānotiek un jāizveidojas katrā vienā cilvēkā iekšā. Manī. Katrā cilvēkā atsevišķi. Tas izmaiņas mūsos un augšana, tas notiek katrā vienā individuāli. Tas, ja es kāpurs būdams, atrodos tauriņa draudzē, tas mani nepadarīs automātiski par tauriņu. Manī pašā ir jānotiek šai metamorfozē, un tikai tā mani padarīs par tauriņu. Mēs nevaram pielipināties pie cita darba. Mēs nevaram pielipināties pie cita panākumiem. Un es te tagad tā hops un būšu piederīgs. Tam ir jānotiek manī. Manī ir jānotiek šiem līdzi. Un šī tuvošanās Dievam, tas ir mūsu katra individuālais ceļš. No vienas puses mēs kā draudze mēs ejam kopā. Bet no otras puses šis ceļš pie Dieva katram ir, katrs šo ceļu iet viens. Draudze tev ir līdzās, tā var tev balstīt, tā var tev stiprināt, tā var tev uzmundrināt, bet ir šis ceļa posms, vai šī ceļa daļa, kura tev ir jāiet pašam vienam. Tu nevari tā ielekt, un es tagad būšu tur, un viss būs labi. Mums ir jāsaprot, ka vienotība, ka šī milzīgā svētība un nepieciešamība pēc vienotības, ka tā kaut ko maksā. Tuvoties Dievam, tas kaut ko maksā. Vai tu esi gatavs maksāt par vienotību draudzē? Vienotība nozīmē tas, ka manas personiskās intereses man nav pirmajā vietā. Lai cik tas manai miesai nepatīkam izklausītos. Tur, kur ir personīgās intereses pirmajā vietā, tas saucās katrs par sevi. Un tā nav vienotība. Šie cilvēki nekad nevienojas. Viņi var būt vienādi un līdzīgi savā pasaules uztverē, bet viņi nevar būt vienoti, jo viņi katrs cīnās par sevi. Mēs esam Kristus miesa. Mēs esam Kristus līgava. Un Kristus ar savu nāvi pie krusta un augšām celšanos ir ielicis mūs savā miesā. Mēs esam daļa no viņa. Mēs esam piederīgi kaut kam lielam, kaut kam svētam, kaut kam prātam neaptveramam. Bet mēs viņam piederam. Un tas, kuram ir tikai savas intereses, viņš ir tikai pats par sevi. Un viņš iznīks kā zāle pļavā. Tā nokaltīs un vējš to aizpūtīs, un tās vairs nebūs. Abas šīs lietas nav iespējams apvienot. Nevar apvienot, es esmu pats par sevi, es rūpējos pats par sevi, un tajā pašā laikā būt Kristus draudzē. Jo Kristus draudzes nozīmē, es piederu viņam. Vai nu es piederu sev, vai es piederu viņam. Lai Dievs dod mums šo apziņu, lai tā mūs pavada ikdienas rūpēs un grūtībās un pārbaudījumos, tāpat arī priekos un svētkos, ka es piederu Kristum, ka es esmu viņa un ka viņa griba manā dzīvē ir svarīga. Kur es pielieku savus pūles? Vai vēl vairāk iesakņotos Kristū? Vai lai es būtu neatkarīgs un pats par sevi? Bet dzīvība ir Kristū.
Mums ir jāsaprot šīs lietas katru dienu. Kāda ir šī vienotība Kristū? Ko nozīmē piederēt Kristus miesai? Ko nozīmē būt Kristū? Ja es runāju par vienotību, nevis par to, nevis lai mēs būtu vienādi. Mēs varam sanākt vienādi cilvēki, kā jūs teicat, kopā. Un katrs būt par sevi. Un vienotības tur nav. Bet mēs esam vienādi. Bet ja es runāju par vienotību, lai mēs savā dažādībā kļūtu par vienu. Ir liela atšķirība būt vienādiem un būt vienotiem. Roka un acs, cik daudz līdzīgi to var tur atrast? Tur nav nekādas līdzības, tur nav. Bet viņi ir vienoti. Un šī savienība ir par svētību. Draudze, tas nozīmē savienoties cilvēkiem. Sanākt kopā, tā ir sapulce. Draudze, tas nenozīmē izklīst. Kristus draudze ir tā, kas savieno. Savieno vienotībā. 1. Korintiešiem 10. nodaļa. Mēs jau lasījām 1. nodaļa 10. pants. Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienot stāvētu vienā prātā un vienā domā. Korintieši ir sākuši kļūt par sekotājiem cilvēkiem. Tā vienmēr ir vieglāk. Vienmēr ir vieglāk sekot cilvēkiem nekā Kristum. Bet kur ir sekošana cilvēkiem, tur parādās cilvēciskā gudrība. Un tālāk 17. pantā Pāvils saka, jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet evaņģēliju sludināt negudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura. Un tālāk viņš raksta 2. nodaļā no 4. panta. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē. Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Ir liels vilinājums sekot cilvēciskai gudrībai. Bet cilvēciskā gudrība liek cilvēkiem uzpūsties. Liek justies pārākam, labākam, gudrākam. Liek lepoties, kā rezultātā notiek šķelšanās. Un kopā ar to viss no tā izrietošās sekas. Ja mūsu dzīvē rodās kaut kas, kas aizsedz Kristu, kas aizstājās Kristum priekšā, tad tas automātiski kļūst par iemeslu šķelties. Un tāpēc, ja Pāvils viņš saka, es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, 1. Korintiešiem 2. nodaļa 2. pants, es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Ja kaut kas aiziet Kristum priekšā, lai kādas tās lietas būtu, lai cik viņas labas būtu, tās mūs sadala, tās mūs šķēļ. Un tāpēc Pāvils saka, es negribēju neko zināt, kā vienīgu Kristu. Un to pašu krustā sistu. Jo tikai Kristus ir tas, kurš mūs vieno. Un mums ir tas jāsaprot, ka viņam ir jābūt centrā. Kamēr Kristus ir centrā, tikmēr ir vienotība. Vienotība ap Kristu. Bijība un pazemība Kristus priekšā, lai izbēgtu no jebkādas paaugstināšanās pār kādiem cilvēkiem, kādiem draudzes locekļiem, neskatoties uz tavām spējām, uz taviem talantiem, cik tu esi labs un brīnišķīgs, cik skaisti un daudz tu vari Dievu lūgt. Tikko tu pacelies pāri, ir šķelšanās. Mēs piederam Kristum. Savā starpā mēs varam būt vienoti tikai tad, ja mēs piederam Kristum. Ja tu neesi savienots ar Kristu, tad tu nevari uztaisīt tēju, ko taisa draudze. Tu esi kā tāda roka, kas tur neadekvāti kaut ko tur vicinās pa gaisu. Ja tu neesi ar Kristu.
Un ja mēs tā globāli paskatāmies vēsturē, kas tur vēsturē un laikā, kas notiek tagad, mēs ieraudzīsim, cik lielas problēmas ir no tā radušās, ka nav bijusi vienotība kristiešu starpā. Iedomājieties, kāda būtu situācija, ja visi kristieši būtu vienoti. Cik daudz būtu paveikts Dievam par godu. Cik daudz cilvēki ir klupuši un krituši uz to, ka kristieši savā starpā nīstās un kožās un ēdās. Viņi saka, kas tas jums tāds par Dievu? Kāda tā būtu liecība pasaulē? Un tāpēc arī Jēzus saka, no tā jūs pazīstat, ka jūs piederat man, ka jūs viens otru mīlat. Viena lieta ir saprast, cita lieta ir būt vienotam. Ne ar varu, ne ar gribas spēku, ne uzspiesti, ne ar vainas sajūtu. Tāpēc arī Jēzus lūdz. Ja tā būtu Dieva spēka ziņā, visus padarīt vienots, tad visi būtu vienoti. Ja tas būtu Dieva spēka ziņā padarīt, lai visi viņu mīl, visi viņu mīlētu, bet tas būtu ar spēku, ar varu. Tas nestrādā. Tāpat kā šī mīlestība, tāpat šai vienotībai, viņa ir jānāk no iekšienes. Tas ir mans sirds stāvoklis, ka es sajūtu savienību ar Kristus miesu. Ka es sajūtu šo vienību arī ar citiem, kas ir Kristus miesa. Tas ir stāvoklis, kurā es gribu būt un pastāvēt. Būt šajā stāvoklī, ka es jūtu, ka es esmu vienots ar Dievu. Es esmu vienots ar Kristu. Tas nenozīmē, ka viss manā dzīvē izdodas un sanāk, bet es turos pie viņa. Viņš ir mans kungs un mans glābējs. Būt ciešā vienotībā ar Jēzu, ar Dievu Tēvu, ar Svēto garu. Un tas, par ko es šodien runāju, par to, cik svarīga ir vienotība Kristus miesā. Kristus draudzē, Kristus līgavā. Ir tikai viena Kristus miesa. Nav daudzas. Es nevaru piederēt vienai Kristus miesai, un tu piederi kādai citai Kristus miesai. Kristum nav daudzas līgavas. Es esmu viena līgava, tu esi otra līgava, viņš trešā līgava. Viena līgava. Un viens no iemesliem, kāpēc šī vienotība ir nepieciešama, ne tikai tās ir ilgas būt vienotībā ar savu radītāju, bet lai draudze varētu darīt Dieva gribu. Lai mēs ieraudzītu, cik svarīgi, cik svētīgi, kāds tas ir brīnums, ka draudze var pildīt Dieva gribu, ka viņš spēj to izpildīt. Vai tas nav brīnišķīgi? Ka mēs esam tie cilvēki, ka Kristus draudze ir tie cilvēki, kas spēj izpildīt Dieva gribu. Un Kristus draudzē tas ir svarīgi, ka viņi to var, viņi to grib, viņi pieliek tam pūles, pieliek tam spēkus. Un kā šī vienotība ir panākama? Kā šo vienotību padarīt vēl un vēl stiprāku? Tikai vienā veidā, ka katrs viens Dieva bērns kļūst tuvāks Dievam. Mums katram ir šis lūkšana kambars, mums šie vieta, kur mēs nākam pie Dieva. Mēs lūdzam no rīta un vakarā, mums ir šīs attiecības ar Dievu vēl vairāk. Jo mēs saprotam, jo mēs tuvāki kļūstam Dievam. Jo mēs vairāk viņu iepazīstam. Jo mēs tuvāk kļūsim viens otram. Un tas nenāks mums par ļaunu, bet tā ir mūsu svētība. Un citos veidos tas nav iespējams panākt. Cilvēciski mēs tur varam rīkot kaut kādus pasākumus un vienoties, un tur vakariņas un pusdienas un vēl kādas izklaides. Mēs it kā liekas, mēs esam visi kopā, bet tas ir tāds virspusēji.
Tā kā nāk pārbaudījumi brīži, tad šie cilvēki izklīst. Šie cilvēki iespējams pagriež tev muguru, iespējams, ka tu kādam pagriez muguru, jo šī vienotība jau viņai nebija pamata. Bet tad, kad mēs esam tuvāk un tuvāk Dievam, tad šī mūsu vienotība patiešām ir tā kļūst mūžīga. Jo Dieva draudz, Dieva līga, viņi ir mūžīgi. Viņi pastāvēs mūžīgi tur, kopā ar Jēzu. Un nobeigumā es gribu lasīt Pāvila vārdus, no ko viņš raksta Efesiešiem 4. nodaļā, no 1. panta. Tad nožās saslēgts sava kunga dēļ, es jūs mudinu. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā un lēnībā un pacietībā. Citu pārnesdami mīlestībā. Censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars. Jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekši visiem. Bet tik vienam no mums ir piešķirta žēlastība tādā mērā, kā Kristus mums to ir dāvinājis. Un vēl daži vārdi no Pāvela, no Galatiešiem, no 2. nodaļas, no 20. panta. Līdz ar Kristu es esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Ja patiešām tas ir tas, ko es varētu droši teikt par sevi. Ka nedzīvoju vairs es, bet ka manī dzīvo Kristus. Tas nozīmē, ka es esmu draudzē. Es esmu draudzē, es piederu Kristus miesai. Viņš ir tas kungs, kas vada manu dzīvi, kas vada manas domas, kas vada manas darbus. Un no viņā es gūstu šo iepriecinājumu. Viņā es gūstu šo cerību un prieku. Viņš ir tas, kurš dzīvo manī. Nedzīvoju vairs es, bet dzīvo Kristus manai. Miesas esmu sitis krustā. Lai Dievs tiešām svētī mūs kā draudz, lai svētī vienu kungs, katru vienu. Un es gribu, lai mēs lūdzam katrs par sevi. Lai patiešām mēs no sirds gribam maksāt šo cenu, ka mēs gribam tuvoties Dievam. Es gribu, lai kungs Jēzu tevi sajust vēl vairāk, vēl spēcīgāk savā dzīvē. Tevis Tēvs, es tev lūdzos. Tu redzi mūsu katru vienu, mans Dievs, tu redzi mūsu dzīves, mūsu situācijas, mūsu apstākļus. Tu redzi, kad ir grūti, mans kungs. Bet tu esi tas, kurš ved mūs cauri. Tu saki, iesakņojies manī. Turies pie manis, kungs, debes Tēvs. Tu saki uz mums, mans Dievs, un mēs gribam laist saknes tevī. Mēs negribam dzīvot priekš sevis šīs pasaulīgās dzīves dēļ. Mēs gribam iesakņoties tevī, kungs. Mēs gribam būt tava miesa, mēs gribam būt tava līgava. Mēs gribam būt vienot ar savu radītāju, kungs. Un dzīvot mūžīgi kopā ar tevi. Debes Tēvs, dod mums šo gudrību, mans Dievs, ka mēs neesam kā zāle tīrumā, mans kungs. Ka mēs negribam būt šī zāle, kas nokalst un pazūd, mans kungs. Dod mums šī slāpes, šo dedzību. Meklēt tevi, tuvoties tev, kungs. Debes Tēvs, es tev lūdzos. Patiešām stiprini mūs. Stiprini mūsu iekšējo cilvēku, mans kungs, ka mēs tiecamies pēc tevis. Ka mēs pārvaram šo pretestību, šos ienaidnieku uzbrukumus. Ka mēs pieliekam šo spēku, mans kungs. Lai būtu aizvien tuvāk un tuvāk tev. Lai šīs pārējās lietas, kas mūs attālina, lai tās attālinās no mūs, lai tās mūs skar un ietekmē aizvien mazāk un mazāk.
lai savu mierinājumu mēs gūstam savu priekšpieredzi tevī. Debes Tēvs, es gribu būt tavā tuvumā. Es gribu būt ar tevi. Es gribu jau šeit, šajā zemes dzīvē, kungs, dzīvot ar tevi un priekš tevis. Es gribu pildīt tavu gribu. Es gribu redzēt, kā tava griba šeit piepildās. Uz zemes. Ja cilvēks saka, kur tad ir jūsu Dievs? Dieva darbi, lai notiek šeit, Valmierā un Valmieras pusē, kungs, es tev lūdzos. Kungs, stiprini un iedvesmo mūs katram ats Dievs. Ka mūsu sirdis deg priekš tevis. Ka tās deg priekš tevis, kungs, es tev lūdzos. Runā uz mums. Runā uz mūsu sirdīm, ats Dievs. Ka mēs atgriežamies pie savas pirmās mīlestības. Ka mēs atgriežamies, kungs, un mēs mīlam tevi ar visu savu sirdi, kungs. Ka mēs esam tavi, ka mēs piederam tev, debes Tēvs. O, slava, slava tev, kungs, debes Tēvs. Patiešām tu esi brīnišķīgs, jo tu neesi mūs atstājis. Tu neesi mūs atstājis. Tu saki, kur 2 vai 3 sanāks manā vārdā. Es būšu viņu vidū. Es būšu ar viņiem. Es būšu par viņiem. Es būšu ar jums. Ja jūs esat ar mani, kungs, debes Tēvs. Urabas šeibas, slava tev, urabas sen. Slava tev, mīļais Dievs, mēs tev pateicamies. Mēs tev godinam un pielūdzam un slavējam, kungs. Lai patiešām šī vienotība, par kuru tu lūdz. Lai šī vienotība, par kuru tu lūdz, lai tā būtu mūsu starpā. Lai tavas lūkšanas piepildās, kungs. Lai tavas lūkšanas piepildās, kungs. Un lai mēs būtu tie, pie kuriem piepildās. Debes Tēvs, tu esi mūsu kungs un ķēniņš. Slava tev, kungs, un pateicība tev par visu. Slava tev, mūžīgiem Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētiem Garam. Āmen.